jūsuprāt, ir pamata priekšnoteikumi tam, lai varētu teikt, ka valstī pastāv cietušo atbalsta sistēma? Es domāju, priekšnoteikums varētu būt tas, ka katrs no cietušajiem varētu atzīt, ka šī sistēma pastāv, ka viņš jūtas saņēmis atbalstu tādu, kādu viņam tas ir nepieciešams, tādā apmērā, kādā viņam tas ir nepieciešams. Jā, un viņam pēc visu tā pārdzīvotā un pēc saņemtās rehabilitācijas un atbalsta rastos tāda sajūta, ka taisnīgums ir atjaunojies. Jums varbūt ir kāda ideja par to, kas varētu veidot šo cietušā sajūtu? Kādi elementi to veido? Pirmkārt, tas, kas man nāk prātā, es noteikti domāju, ka tā ir attieksme. Neskatoties uz to, cik mums ir daudz naudas, cik mums ir attīstīta sistēma, cik ir sistēmas sastāvdaļas, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem. Es domāju, ka katrā no viņiem būs cilvēkam būs atbilstoša attieksme, kas tiešām stādīs cietušā vajadzības augstāk par visu, kas notiek. Tad es domāju, ka tas ir tas pirmais. Un tas jau ir tagad. Konferences ietvaros vairāk valstu pārstāvji stāstīja par to, kas ir katrā konkrētajā viņu valstī. Varbūt ir kas tāds, kas jums pašai likās interesantākais, kas tāds, ko noteikti vajadzētu arī Latvijā? Es nevaru spriest par to, vai to vajag Latvijā, bet katrā ziņā tas, kas man ļoti piesaistīja, tā arī Kaunas pieredze. Es domāju, ka neskatoties to, kā veiksies mūsu valstī ar kaut kādu mēru, ar kaut kādu pasākumu ieviešanu vai institūciju radīšanu, kas ar to nodarbosies, es domāju, ka man personīgā interese noteikti būs saistīta ar Igaunijas modeli, ko es arī varu pētīt, uzzināt un to informāciju izmantot jau tagad savā darbā, ko es daru ikdienā. Tieši par jūsu ikdienas darbu runājot, varbūt ir kādi konkrēti soļi, kas jums ir padomā tuvākajam laikam, lai cietušo situāciju uzlabotu vēl vairāk valstī? Tāds kā darba plāns varbūt kas tāds? Būtībā es domāju, ka es vairāk esmu saņēmusi atbalstu tam, ko jau es daru un ar ko kopumā nodarbojas Martas centrs, jo es domāju, es varētu tā teikt, ka tieši attieksme ir tā, kas varbūt mūs atšķir no kādiem citiem centriem. Es, protams, par vienu nesalīdzinu ar ko konkrētu, bet un arī tas ir, ka mēs varam saglabāt savu neatkarību. Un tiešām atstāt to cietušo personu kā galveno visā tajā stāstā. Mums nav jānosaka kaut kādi īpaši ierobežojumi vai jāuzspiež kādas darbības. Šis man ir atbalsts tajā, ka mana un manu kolēģu attieksme ir atbilstoša tam, kā tas notiek kaut kur citur. Paldies jums liels! Paldies!